Sveicināti, cienījamā interneta draudze! Jūs noteikti skatāties un domājat, ko mēs šeit Skotijā visu laiku darām. Es īsi izstāstīšu, kā es personīgi esmu šeit nokļuvis. Mans brīnišķīgais brālis Armands man uzaicināja pie sevīm uz Ziemassvētkiem un uz Jauno gadu. Un es domāju, ka tā ir brīnišķīga iespēja, ka tev kāds uzaicina un nopērk tev biļetes vilcienu, ne vilcienu, bet lidmašīnas, gribēju teikt. Un uzaicins no tevi ciemos ar visu ģimeni, kas ir pats interesantākais, ar sievu un ar dēliņu. Un kas bija pats interesantākais? Tad, kad es ar dēliņu braucu mašīnā, es viņam prasīju, vai tu būtu ar mieru lidot ar lidmašīnu? Un viņš teica, ka viņš lidmašīnu negrib lidot, tāpēc, ka tā lidmašīna nokritīs, viņš teica. Un viņa nekur nelidos, viņa vienkārši nogāzīsies. Jūs saprotiet, ja bērna galvā ir domas, ka lidmašīna nogāzīsies, tas nozīmē, ka viņš būs beigts. Jūs saprotiet, ja lidmašīna krīt, cilvēks ir beigts. Un tā kā lidojums ar lidmašīnu viņam asociējās ar nāvi. Un es jau sāku šaubīties, domāju, ka varbūt tās viņam biļeti pirkt nevajag, tomēr viņš negrib lidot to lidmašīnu. Runājam ar sieviņu, sieviņa teica, nē, viņš lidos lidmašīnu. Un tad, kad mēs tās trietā savstarpēji par to runājām, bija tā, ka viņš krita zemē, bļāva histēriski, viņš teica, ka es negribu lidot, es ne par ko nelidošu, un katrā gadījumā bija histērija. Viņš negribēja nekur lidot. Un es vienkārši sapratu, kas notiks, ja mēs neaizlidosim. Principā, notiks tas, mēs esam mēnesi šeit. Principā mēnesi mēs būsim šeit. Es sapratu, kas mūs gaida. Mana sieviņa joprojām strādā, darbā. Man būs jātrenējās, sporta klubā. Man tēvam ir sporta klubs, un es nodarbojos ar cīņu, ar brīvo cīņu. Un principā, ja es nekur neaizlidošu, man būs atkal katru dienu jāiet uz treniņiem. Protams, ja sieviņa strādā, man arī būs mazais jāvelk līdz uz treniņiem, un arī viņam būs jātrenējās. Un, ziniet, 3 stundas pavadīt cīņas klubā, tas nav nemaz tik viegli. Tas ir diezgan smags darbs un tāds nogurdinošs. Un es sapratu, ka viņam vajag izstāstīt, kas viņu gaida, ja viņš noraustīsies un neiekāps lidmašīnā. Un es viņam teicu, klausies, ja tu iekāps lidmašīnā, tevi gaida tas. Es kopā iegāju iekšā internetā un parādīju Armanda Sviķa ģimeni. Tur ir 4 brīnišķīgi bērni, viņam ļoti patīk spēlēties ar bērniem, viņš ieraudzīja šos bērnus. Bērni tajā brīdī fotografijās atradās Lunaparkā. Un es teicu, ka tur būs brīnišķīgas atrakcijas. Es saku, tu būsi mēnesi, es saku, tā kā paradīzē. Es saku, tur būs spēles, saku, visādas. Tur būs viss kaut kāds visādas pultmašīnas viņam stāstu. Es saku, tas būs tā ir, es saku, bērnu paradīze. Es saku, bet ja tu nobīsies, es saku, no šī lidojuma, es saku, mums pienāksies, es saku, trenēties, es saku, sporta klubā. Un katrā gadījumā mēnesis, es saku, būs vienos treniņos. Es saku, tā kā izvēlējies, es saku, ja tu noraustīsies, es saku, mēs paliekam visi šeit. Un bija interesanti, ka viņš pārlauza šīs bailes, jo viņš saprata, ka viņš negrib palikt tur, kas viņu gaida. Viņš labāk bija gatavs mirt šajā lidmašīnā, ja gadījumā viņa krīt, bet nokļūt līdz apsolītai zemē. Un kas bija interesanti, ka mēs iekāpām lidmašīnā, viss bija kārtībā, lidmašīna pacēlās, bet Skotijā bija diezgan liels vējš, un to lidmašīnu visu pie nosēšanās sāka purināt. Bija ļoti smags diezgan nosēšanās variants, bet viņš nokļuva šeit. Ko es gribu pateikt? To, ko es viņam solīju, kas šeit būs, tas ir pamaz. Šeit ir krietni vairāk. Šeit ir bērnu paradīze. Armands, kā mīlošs tētis, bērniem ir uztaisījis šeit paradīzi. Vienkārši zemes virsū. Un visi bērni šeit priecājās. Šeit ir pašas jaunākās tehnoloģijas spēles. Saprotiet, pats jaunākais, pats galiņš. Un katrā gadījumā mans bērns ir vienkārši sajūsmā. Bet redziet, kas bija pa lietu. Viņam bija jāpārvar savas bailes. Viņš tika pāri savām bailēm, un viņš tika svētīts. Bet, ja viņš būtu noraustījies, nobijies, viņš būtu 3 nedēļas ar pusi sēdējis smirdīgā sporta zālē, sviedros un skrupulozā darbā. Dotajā brīdī viņš atpūšās. Un tāpat tās arī notika ar izraēliešiem. Dievs viņus gribēja ievest apsolītajā zemē, bet viņi ieraudzīja Anaka bērnus, noraustījās. Un visi nomira tuksnesī. Tā kā, ko es gribu pateikt jums? Ja Dievs jūs kaut kur aicina un stāv priekšā kaut kāds Goliāts,
nebaidieties no viņa. Jo ziniet, ka Dievs ir sagatavojis kaut ko ļoti brīnišķīgu priekš jums, ļoti foršu. Ejiet droši un nebaidieties. Un katrā gadījumā mans mazais ir baigākā sajūsmā pa visu to, kas šeit notiek. Nebaidieties, ejiet droši, lai Dievs jūs svētī.